Labu vakaru tavās mājās. Ja vakar pasaciņa bija par skudriņu un zirneklīti, kas vēlējās saprasties ar cilvēkiem, tad šajā vakarā būs par kādu bagātu, ļoti bagātu ģimeni. Tajā bija un ir 10 bērni. Kādā reizē visa ģimene devās pārgājienā. Diena bija skaista, lai gan tika arī lietus. Viņi gāja tālus ceļus, augšup un leju, un pabūdami arī mežā, viņi atrada sēnes un, protams, arī ogas. Bija vasara, vasaras otrā puse. Drīz vien diena aizsteidza. Bērniem un arī tāpat vecākiem tās bija ļoti jaukas stundas un minūtes, ko pavadīja kopā. Tās pārvērtās par atmiņām, ko bērni pārunāja arī jau esot mājās. Un, kad pienāca vakara tumsa, bija jāiet vannoties. Un pēc tam bērniem kā parasti ik vakaru uznāca tāds noskaņojums, ka gribējās daudzīties. Bet mamma un arī tētis sacīja: bērni, izdariet tos darbiņus, kurus parasti jāpaveic vakarā. Iztīriet zobus, sakārtojiet savas gultiņas un gatavojieties čučēšanai. Bet bērniņi likās to nedzirdam. Un kā daudzījās, tā daudzījās. Līdz kamēr pēc kārtējā atgādinājuma mamma skaļāk iesaucās: cik var, katru vakaru viens un tas pats. Kā jāiet gulēt, tā bērniņi neguļ un daudzās. Kāpēc jūs tā darāt? Tad ierunājās mazākais no bērniņiem un teica: vai tad, mamma, tu nezini? Mamma klausījās, mazliet kļuva domīga un sacīja: es varu daudz ko nezināt, un pat to, ko zinu, es par to mēdzu uzdot jautājumus. Turklāt daudz jautājumus, tāpat arī tētis. Un kāda ir tava doma? Tava doma par to, kāpēc tu, tāpat brāļi un māsas, mēdz daudzīties vakarā, pirms čučēšanas. Un mazā meitenīte sacīja: mammu, es gribu vēl vairāk laika kopā ar tevi un tēti. Tik vienkārši. Un es arī gribu, piebalsoja māsiņa. Un brālītis arī sacīja jā, un es arī, bet paši lielākie bērni vien smīnēja, jo viņi jau bija kļuvuši patstāvīgi. Bet mazākie sacīja vēl un vēl, ka gribu vairāk būt kopā ar mammu un tēti, pārunāties. Un tā kā bija jau čučētiešanas laiks, mamma un tētis, izdzirdot bērnu sacīto, nolika malā vakara darbus atlikušos un uzsāka sarunu ar saviem bērniem, nu jau esot pavisam tuvu saviem mīļajiem. Mamma sacīja: bērni, kāda jums bija šī diena, kad mēs kopā visi ar tēti un ar jums devāmies pārgājienā? Vai jums tas patika? Vai jūs arī ieguvāt kādas mācības? Bērni sacīja: jā, mēs ļoti daudz ko redzējām, mēs salasījām daudz ogas un arī sēnes un redzējām meža zvērus. Mamma jautāja: kādus meža zvērus jūs pamanījāt? Mēs redzējām stirniņu, bet ūdenī mēs pamanījām bebru. Mēs pat pamanījāmies nobīties, bet bebrs aizpeldēja savā ceļojumā un mēs devāmies tālāk. Kādas mācības jūs ieguvāt, mamma jautāja? Par mācībām iegūtajām tā arī saruna nenotika, jo lielākie no bērniem sacīja: mammu, par mācībām labāk šovakar nerunāsim, jo vēl atlikušas tikai nedaudzas dienas un atsāksies skola. Gribās vēl kādu brīvdienu klāt. Mamma sacīja: nu labi, tad sarunāšu ar tēti, lai viņš izstāsta jums kādu stāstu, piemēram, par laiku, kāpēc laiks steidzās tik ļoti ātri. Mammas pamudināts, tētis uzrunāja savus bērnus un sacīja: ko gan lai es jums pastāstu par laiku? Man ir jāpadomā. Un viņš domāja un drīz vien izdomāja: es šajā reizē jums pastāstīšu kādu stāstu no savas dzīves, no savas bērnības, tad, kad man bija apmēram 10–11 gadi. Atceros, vasaras laikā, brīvlaikā, es ļoti bieži devos makšķerēt. Un bija tādas reizes, kad es gāju gulēt cik nu vien iespējams laicīgi, lai varētu piecelties 4 no rīta, līdz ar saulīti. Un ziniet, kā bija?
Tad, kad bija pienācis laiks ap 9 vakarā un bija jātaisās gulēt, man miegs nekādi nenāca līdzīgi kā jums šajā vakarā, kad gribās atkal un atkal daudzīties. Un ziniet, kādas domas manā prātā tad valdīja? Tās domas bija par to, kā tik es neaizgulētos. Bet vai tad tev modinātāja pulkstenis nebija, jautāja bērni? Bija jau bija, bet bija reizēm arī tā, ka miedziņš bija tik salds, ka reizēm arī modinātāja pulksteni nemaz nedzirdēja, ka tas zvanīja. Jā, tā gadās, sacīja bērni un klausījās tālāk. Tētis stāstīja, ka kādā no tādām reizēm, kad arī centās laicīgi aiziet gulēt, tas neizdevās. Pienāca pulkstens 10 vakarā, tad arī 11, 11, un miedziņš kā nenāca, tā nenāca. Ko darīt? Līdz pulksten 4 vairs bija palikušas tikai nedaudz stundas. Un es sapratu, ja nebūšu izgulējies, tad arī tas prieks makšķerēt būs dalīts. Bet tomēr tajā reizē, par kuru es jums stāstu, man brīnumainā kārtā pietika arī ar tām 4 vai 4,5 stundām. Un es gulēju, izgulējos un ar lielu prieku sēdos uz velosipēda un devos uz kādu no ezeriem. Tajā dienā zivis ķērās viduvēji, bet man bija prieks būt dabā un piedzīvot to skaistumu, kad saulīte mostās, kad putniņi čivina, kad vējš kopā ar sauli sildīt sāk. Diena pasteidz ātri. Pienāca vakars, jā, es biju tik aizrautīgs makšķernieks, ka man patika no agra rīta līdz pat vakarām makšķerēt. Un kad pārados mājās, tad pēc tam pienāca laiks, kad bija jāgatavo siltiņas. Un arī to mans tētis un mamma bija iemācījuši man darīt, un varu jums pasacīt, bērni, ka ir ļoti daudz tādu dzīves iemaņu, kas nodara un noderēs arī jums, kad jūs skatīsieties, ko dara mamma, ko dažkārt daru, protams, arī es, un iemācīsieties šīs dzīves mācības. Katram no jums, kā ikvienam cilvēkam, ir savas intereses, savi hobiji, savs dzīves ceļš. Un ikvienam savā dzīves ceļā ir jāapgūst un jāiemācās rūpēties gan par sevi, gan cik iespējams arī par tuvākajiem. Bērni klausījās tēti sacītajā un uzdeva savus jautājumus par laiku. Bet tēti, ko mums darīt, ka tagad, kad skola ir tik tuvu, bet gribās vēl kādu brīvdienu, kāpēc ir tā, ka tas brīvlaiks tik ātri aizsteidzās? Man jau arī tā bija. Arī tad, kad man bija tik gadu, cik jums, man arī šķita ar katru gadu, ar katru brīvlaiku, ka tas paliek arvien īsāks un īsāks. Nav jau īsti zināms, kāpēc laika sajūta ir tik mainīga. Laiks, tas ir kā tāds noslēpums, par kuru cilvēki mazliet ko zina, un tomēr daudz vairāk nezina. Arī es, jūsu tētis, tāpat mamma, mēs uzdodam jautājumus, mēs meklējam atbildes, un kādas no tām esam atraduši. Viena no tām, kas attiecās uz laiku, ir, ka jo vairāk mēs gaidām kādu notikumu, jo vairāk dažkārt šķiet, ka laiks velkās. Un no otras puses, ja ir kas tāds, ko mēs īsti negribam, tad liekas, ka tas laiks ļoti steidzās tieši tajā virzienā. Tā strādā mūsu sajūta un doma pasaule. Katram tā sajūta ir mazliet atšķirīga, un tomēr arī līdzīga. Tētis runāja vēl un pamanīja, ka viens pēc otra bērniņi sāk iesnausties. Tētis samīļoja savus bērnus. Pirms čučēšanas mamma darīja tāpat, un bērniņi, kuri bija vēl nomodā, sacīja, bet pastāsti vēl kādu stāstu, tēti. Tētis sacīja, šoreiz, lai stāstu paturpina mamma. Bet mamma teica, es esmu ļoti nogurusi, mums šodien bija garš pārgājiens, bet bērni bija neatlaidīgi un sacīja, mammu, tev arī laiks steidzās vai arī velkās reizēm. Mamma sacīja, jā, tas ir dažādi. Patiešām ar laiku tā ir, kā tētis sacīja, arī manā dzīvē tā ir bijis. Bet vai ir iespējams laiku iegūt vairāk? Vecāki domāja un izdomāja, ko sacīt bērniem uz šo jautājumu. Ja mēs rūpējamies par savu veselību,
Ja mēs rūpējamies un palīdzam arī citiem cilvēkiem nosargāt viņu veselību un labsajūtu, ar to mēs dodam vēl vairāk laika dzīvei un dzīvot prieku, spēku. Tas nozīmē, ka mūsu dzīve iegūst, ja var tā teikt, papildus laiku. Un ziniet, kāds ir viens no veidiem, kā mēs katru dienu varam padarīt bagātākus un sevi un citus veselībā, veselības spēkā, dzīvot priekā un arī laikā. Bērniņi klausījās tālāk un gaidīja atbildi. Un mamma sacīja, tad, kad mēs ejam laicīgi čučēt. Bet kā? Tā nav pareiza atbilde, sacīja brālītis. Es zinu, cik ir pulkstens, un es zinu, tad, kad es pamostos, tas laiks ir tikai tik, cik ir. Kā jau šovakar mēs runājām, laiks un laika sajūta ir kā noslēpums. Mazliet no tā mēs ko zinām, bet daudz vairāk nezinām. Līdz ar to dzīves laiku vienam otru tieši tāpat kā veselību ir jāsaudzē. Un ejot čučēt, katru vakaru, cik nu iespējams laicīgi, mēs darām labāko. Tā nu šajā vakarā miedziņš bija atnācis. Lielajiem un mazajiem bērniem ar tēti un mammu kopā sarunājoties. Šī vakara stāsts nu ir pastāstīts. Laiks pienācis katra mūsu miedziņam. Ar labu nakti tev, ar labu nakti jums, mani mīļie bērni, ar labu nakti ikvienam labas gribas cilvēkam. Rītvakar ienāc atkal, ir iecerēts, taps jauna pasaciņa. Tev, tavam brālim, tavai māsai, tētim, mammai, vecmāmiņai un vectētiņam, ikvienam no mums ar labu nakti tavās mājās.